Sveikas, mīļās meitenes! Jautājumiņš no jums. Atbildēšu tūlīt, lūdzu. Esmu iepazinusies ar puisi, un mēs plānojam dzīvot kopā. Taču puisis grib, lai maksājumus mēs dalām uz pusēm. Ko man darīt? Brīnišķīgi. Jo puisis noteikti dara tā, kā ir pierasts apkārtējā sabiedrībā. Bet tev jāsaprot, ka ja viņš jutīs, ka tu viņu mīli, viņš gribēs tev dot šo mīlestību arī. Un vīrietis dod caur matēriju, tu dod sevi. Un vīrietis to zina, ka tu attiecībās dod sevi. Bet tas apmēram varētu būt tā, ja vīrietis ir violi, tev jāmāk spēlēt violi, lai būtu mūzika. Un tas ir liels mākslas darbs, kas tev jāveic, lai tu ar savu vīrieti izveidot attiecības, kur tikpat daudz, cik tu viņu mīli, viņš tev dod pretī. Bet visi vīrieši grib būt vīrieši, tu vienkārši tici tam, un mācības par to, kā būt sievietei, tas gan ir svarīgi, ka tev ir jāmāk būt sievietei, nevis būt ono vai būt divi vienā. Jo viņš ir vīrietis, un viņš to pamanīs tik līdz tu būsi sieviete, un viņš sāks tev dot tik, cik tu mīli viņu.